Šajā video jūs redzēsiet, kā veikt bērna reģistrāciju 1. klasei kādā no Siguldas pilsētas vispār izglītojošajām skolām. Šī video pamācība paredzēta pirmajai un otrajai prioritātei. Pirmajai prioritātei kvalificējas līdz 2024. gada 1. janvārim Siguldas pilsētā un tai pieguļošajā teritorijā kopā ar vecākiem deklarētie topošie pirmklasnieki, kuriem attiecīgajā izglītības iestādē jau mācās brāļi un māsas. Otrā prioritāte ir Siguldas novadā līdz 2024. gada 1. janvārim kopā ar vecākiem deklarētajiem topošiem pirmklasniekiem attiecīgās izglītības iestādes darbinieku bērniem. No 12. līdz 29. februārim reģistrāciju iespējams veikt pašvaldības pakalpojumu portālā e.sigulda.lv, kur pieejami pašvaldības e-pakalpojumi. Būtiski šo reģistrāciju veikt līdz 29. februārim, jo no 1. marta sāksies visu bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1. klasē, kad šī priekšrocība vairs nebūs pieejama. Lai reģistrētos, ir jāizvēlas e-pakalpojumi, sadaļa izglītība un sports un pakalpojums reģistrācija Siguldas pilsētas vispār izglītojošajā izglītības iestādē 1. klasē. Šajā brīdī jāveic autentifikācija ar kādu no latvijas.lv piedāvātiem rīkiem. Pēc tam automātiski notiks atgriešanās e.sigulda.lv vidē. Šoreiz autentifikācija jau ir veikta un ir iespējams uzsākt reģistrāciju. Rūpīgi jāiepazīstas ar noteikumiem, kurš var pieteikt bērnu 1. klasei, kad sākas pieteikuma pieņemšana, skolu kontaktinformācija un citu. Pēc iepazīšanās ar noteikumiem jāatzīmē ar informāciju iepazinos un tālāk. Jāizvēlas vēlamā izglītības iestāde. Pie piezīmēm iespējams norādīt papildu informāciju, ko skola var ņemt vērā komplektējot klases. Šo lauku var atstāt arī tukšu. Jāaizpilda dati par bērnu. Norādām datus par deklarēto dzīvesvietu uz kalendārā gada 1. janvāri. Šajā solī atzīmējam, vai bērnam ir brāļi, māsas izvēlētajā mācību iestādē, vai bērna pieteicējs ir izvēlētās izglītības iestādes pedagogs vai tehniskais darbinieks. Tālāk jānorāda informācija par iesniedzēju, personu, kura veic bērna reģistrāciju. Daļa no laukiem jau ielasās automātiski. Ja bērna aprūpi veic abi likumiskie pārstāvji, jānorāda prasītā informācija. Ja bērna aprūpi īsteno tikai viens likumiskais pārstāvis, jāizņem atzīme, un šo sadaļu varat neaizpildīt. Pēdējā sadaļā ir iespēja pārbaudīt iepriekš iesniegtos datus. Ja tiek pamanīta kļūda, iespējams atgriezties un mainīt informāciju. Ja visi dati ir korekti, jums ir jāiesniedz reģistrācija. Šajā brīdī redzēsiet paziņojumu "Ieraksts veiksmīgi izveidots", kā arī bērna unikālo identifikācijas kodu. Šī informācija tiks nosūtīta arī uz norādīto e-pasta adresi. Pirms katras skolas reģistra publicēšanas iesniegtie dati un piešķirtās prioritātes tiks pārbaudītas.